cilvēka receptoru ādas, vai ne, kur ir tie nervu gali, jutība ir dažādiem cilvēkiem dažāda. Un pat tos cilvēkus, kurus oda kož visus, ja? Vairāk vai mazāk, bet ir tādi, kuri neizjūt to un nekas un saka, ko jūs ņemties, vai ne, te odi. Un cits jau pie mazākajām ne tikai nopūties ir, bet saģēbies adekvāti vakar pusē, vai ne, dienā karstā, ko tur saģēbsies, vai ne, ar slēgto apģērbu, tak nevar izciest, ja ir karsts. Metās tādas lielas, pat pumpus, vai ne, mēs kādreiz sakam pangas. Tā, protams, ir individuāla zemādas šūna, tur ir tādi makrofāgi, kas iet brīnīties, kas tā ir. Es tā tēlēni stāstu arī studentiem. Kas tad tur notika? Kaut kas svešs atnāca. Un ir tie, kam viņi palielinās lielumā, un tāpēc ir šīs pangas. Un ja nervu galu uztver, vai ne, to ļoti sāsināti, jo ir taču cilvēki ar augstu slāpju slieksni un ir ar ļoti zemu piesīkumu, un tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir cilvēkam. Un tāpēc, protams, ir cilvēki, kas ir nokasījušies sevišķi, tā nopietni jau tas ir, ja daudz sadzeļ bērniem, vai ne, jo tur kā atbildes reakcija izdalās bioloģiski aktīvas vielas un var pieslēgties alerģiskā komponenta. Tāpēc arī terapijā iesaku, un mammas ļoti labi to zina, ka tātad pirmais vajag nosmērēt ar kādu mentolu saturošu ziedīti, tad paliek augsts un negribās tik ļoti kasīta, un otrs ir jāiedod kāds antihistamīna preparāts. Tie klasiskie, ko bērniem pediatri zīmē vēl joprojām ir Tavegils, bet, protams, tie visi bezrecepšu medikamenti, tāpēc es drīkstu runāt par viņiem, bet visi mēs zinām klaritīnu un zaditēnu, vai ne? Tā kā tam vajadzētu būt vasaras mājas aptieciņā, jo ir jau arī tā iespēja, ka sadzeļ, piemēram, bita un ir ļoti izteikta alerģiska reakcija, kameni, nedod Dievs, ka irsis. Tā kā te jau mēs novirzamies no infekcijām uz alerģiskām reakcijām, pat vispārēji tipa. Tā kā tur noteikti vajadzētu kaut ko no antihistamīna preparātiem. Jā, un jūs ejat dabā. Kurš līdzeklis efektīvāk palīdz pret odiem? Jā, es laiku domāju, kā šito vajag paprasīt, jo Uģis teica, ka viņš par to mitrāja, ka nopūties, ok. Un tad, kad ir tā nopūta, kas ir tā efektīvākās lietas no pieredzes, kā izvairīties? Droši vien tie, kuri tādi ieejam turistu veiklā, prasam to niknāko, tas arī darbojās, principā, bet, protams, jāņem vairāk, ka tā aktīvā viela, ko parasti populāri izmanto šis dīts, jo vairāk tas procentuālais sastāvs, jo viņš būs, gan visos pētījumos uzsver, ka viņš nav kaitīgs, ārīgi lietojot uz ādas, nevajadzētu varbūt dzert un pūst mutē, bet citādi viņš ir, pat bērniem, nevar ļaut arī tieši tāpēc bērniem ļaut viņu pašiem sev pūst virsū, bet, ja mēs vecāki uzliekam bērniem, īpaši kaut kāds mazāks procentuāls sastāvs, man viņi palīdz. Un es kādreiz pirms gadiem, varbūt 10 cietos, tēloju, kad man nevajag odu līdzekļus, gāja mežā. Tā ir šausmīgi dīvaini, tad pašapliecināšanās. 2010. gada pavasaris, kas bija briesmīgi modiem bagāts, man pārliecība lauza. Tas ir tā kā tie flashbacki no tā laika, tā kā kara tāda. Jā, 2010. gads. Bet tiešām tas bija ļoti, ļoti traki. Bet tajā pašā laikā kaut kā man bija personīgā tāda pieredze, kā liecina, ka mazliet jau, es nezinu, vismaz sezonas gaitā organisms mazliet pieroda. Es jau citreiz tā joku pēc citiem cilvēkiem saku, ka jāļauj sev kārtīgi sezonas sākumā sakost, kādu nedēļu mēnesi, pēc tam jau būs vienalga. Bet tas varbūt ir tāds vairāk placebo efekts, jo, kad tu vairāk nepievērš tam uzmanību.